Jā, bet jūs zināt, man pat ir svarīgi, kad es kapju iekšā taksometrā ar vadītāju runāt viņa valodā. Tāpēc es katru reizi daru, ka debils, es kapju iekšā un saku, labdien, здравствуйте. Diemžēl pēdējo reizi vadītājs atbildēja, salam aleikum. Nu, tur es vismaz zinu, ko atbildēt, es teicu aleikum assalam, un mēs līdojam kaut kur, spriežot pēc ātruma uzreiz uz paradīzi pie gūriem. Bet runājot par to starpkultūru komunikāciju, es pilnīgi nepiekrītu tam stereotipam, ka Krievi Latvija negrib komunicēt latviski. Es pats vairākas reizes biju šajā situācijā, kad tu saki runāt ar cilvēku latviski. Pēc 2 frāzēm jūs sapratat, ka jūs abi noteikti esiet Krievi. Bet jūs nekad neparslēdzāties atpakaļ uz krievu valodu, ne. Jūs pabeigsiet to 2. klases mācību grāmatas dialogu līdz galam. Man īsti liekas, neviens latvietis tā nepūlas. Ja. Un starp citu ir ļoti forši zināt latviešu valodu, it īpaši, kad tu neesi Latvijā, jo mēs Maskavā ar draugu to visu laiku izmantojam. Piemēram, pie mums pienāca policisti, sāk pārbaudīt dokumentus, un mēs vienkārši diršam viņiem virsu latviski. Tas bija tik krūti līdz tam brīdim, kad mans draugs idiots teica tādu frāzi, ne, nu viņi taču ir pilnīgi dalbajobi pareizi. Tajā brīdī mēs sapratām, ka jāzina tādus īstus latviešu lāmu vārdus. Man ir viens favorīts, tas vārds ir pimpausis. Es pat nevaru iztēloties, kā izskatās tas pimpausis. Tas vārds nemaz neizklausās pēc lāmu vārda, tas varētu būt kāda dzejnieka uzvārds. Šajā namā 19. gadsimta dzīvojas Krišjānis Pimpausis. Tā saucamais Mauku tēvs. Skaisti izklausās. Jā, un es ļoti mīlu valodas, un es arī pēc profesijas esmu tulks, bet es labi iemācījos to angļu valodu, strādāju tulkošanas birojā, un nesen man bija sarežģītākais eksāmens manā dzīvē. Tā kā mana priekšniece mani pasauca kabinetā un teica, Aleksandrs, kā angliski būs papīra caurumotais? Es nekad mūžā neesmu zinājis, kā tāds būs, bet es improvizēju. Es teicu, double paper penetrator. Un viņa skaties uz mani lielām acīm un teica, es nezinu, ko tu tikko teici, bet es noteikti tos vārdus esmu dzirdējusi kaut kādā video. Tāpēc paaugstināšu tev algu. Un arī jums es novēlu jaunajā gada vairāk naudas, vairāk mīlestības un nekādu vīrusu. Davайте, čau, čau.